Nu, tātad laba diena visiem. Klausieties, tikko paskatījos YouTube'ā. Man YouTube's piedāvāja mazu rullīti. Kurš Lesers 4 minūtes ar kapeikām stāsta par to, kad laikam ir notikusi tikšanās ar Rinkēviču. Un es jums teikšu tā, man ir 54 gadi, es par daudzām lietām nebrīnos vairs. Es par, teiksim tā, par kādām lietām savukārt atkal brīnos. Bet šobrīd, ko es varu pateikt? Saprotiet, kā ir. Es jums izstāstīšu cilvēkiem, lai jūs saprastu. Tātad, kā lai pasaka tā pieklājīgi un nezinu, pieklājīgi, bet tomēr, lai pateiktu savu sakāmo. Tātad numur 1. Mazliet atkāpšos, labi. Atkāpšos, kas ir svarīgi. Vakar, ja nemaldos, bija atkal video, kur ir ja nemaldos, premjers. Jā, laikam mums ir tur demisionējis, atkāpies kaut kas tāds. Un baigi politikā nerubīju. Un laikam, kad ir kaut kāda sieviete izvirzīta kā kandidāte, blonda. Un vakar YouTube's parādīja kaut kādu tādu virsrakstu, kur viņa komentē, nezinu, savu draudzību, vai ko tur ar Šlesera sievu. Un man vēl tā likās, un tur kaut kur pavīdēja kaut kas par kristīgo tēmu, ka kristīgais, kaut kas kristīgais. Jau tad mani, jau tajā brīdī mani pārņēmā kaut kāds tāds, come on. Šlesera sieva un kristīgais, taču viņš ir sapinies ar Jencīti. Jeb Jencīts ir sapinies tur kurš ar kuru, es nezinu, kuram tur kas ar kuru, ko un kā tik sīki. Bet pēc šodienas tagad pēc šī Šlesera es atļāvos skatīties, es, protams, nevienam negribu, kā krievi saka, tos prasmotrus taisīt, jā. Tāpēc es pārsvarā Latvijas, neskatos nekādu, it īpaši cilvēkus, par kuriem es tur kaut ko kritizēju vai kritizēšu, es īpaši necenšos skatīties viņu video, jā, lai nebūtu šie skatījumi viņiem, jā, neaugtu. Tad Šleserim es atļāvos, jo man zina, kas interesēja. Man interesēja, viņš taču gāja pie sodomista. Jūs saprotiet, viņš tātad ir ticies ar sodomistu. Un es pagaidām neesmu to tikšanos redzējis. Bet visticamāk, jo es esmu savos rullīšos cepies. Ja Šlesers tiksies ar Rinkēviču vai tiekās vai kādā es tur tai kontekstā biju agrāk runājis, tiklīdz viņu ievēlēja par prezidentu, tā es uzreiz jau tur man visādi rullīši sāka nākt ārā. Tad, ja Šlesers ir bijis ticies, un viņš viņam ir devis roku, tad viņš ir sasmērējies ar to pirmkārt, fiziski, garīgi, emocionāli, visādi, jo viņš sodomistam, kuru Dievs ienīst, ja? Jums jāsaprot, ka Dievs ienīst Sodomas grēka darītājus. Dievs ienīst visus pārējos grēkus. Ja? Bet it īpaši, kas dara Sodomas grēku. Dēļ tā jau es esmu stāstījis, un Bībelē ir, un jums jāzina, ka Dievs iznīcināja 2 pilsētas pilnībā ar uguni. Jo tā ir tāda nelietība, nešķīstība, ja? Tad tagad iedomājies Šlesers, ja viņš ir spiedis roku un devis, tad viņš ir jau sasmērējies, un viņš ir šis sodomists. Bībele to saka, jo tur ir teikts, ja tu pārguli
ar netikli, ja, tad tu, es tagad neiešu citēt precīzi rakstvietu, bet tā ideja, ko Dievs saka, ja tu pārguli ar netikli, tad tu esi pārgulējis ar netikli un tu tāds esi, tur mauka, tu esi, es nezinu, kā latviski pareizi var sakot, tad Dievs to tā uzskata, ja, jo tu ar tādu esi kopojies. Tātad, ja Šlesers ir iedevis roku sodomistam, kurš tikko ir dračījis, vai tur sūkājis, vai siekalojies, vai laizījis, ko sodomisti dara, jums jāsaprot, ka viņiem ir orģijas tur 5, 2, 1 samosaboju un anālā un kādā atverē un kur. Tad Šlesers, un es domāju, ko viņš tur runās. Un viņš jāsaka tā, tautieši, piedodiet, danesiet lūdzu līdz Šleseram šo video. Danesiet, lai viņš apskatās. Jo es gribu teikt, ko viņš tur... Pagadi, kā Bībele saka, auni, tiks atšķirti no avīm. Ko Šlesers auns tur dirš? Piedodiet par visu, nevaru savādāk. Kāda viņam tur Latvijas, kas viņš kaut ko sāka skaitīt, Latvijas, tas Latvija, ko Latvijai, šitu atlaist, ko atlaist Saimu. Jāsaka, kas... Tu auns esi, un es arī atbildu, Šlesers ir auns, tas auns, kuru Dievs atšķirs no avīm. Šlesera sieva ir auns, bībeliskā nozīmē, un atšķirs no avīm, un viņi aiziet uz elli, jau šobrīd, Bībele to tagad saka, jo Dievs ir pateicis, kur aizies auni, un kur aizies avis, un kas ir avis, jo nekur Dievs nav teicis, kad aus dos pidarasam roku, ar viņu tiksies, runāsies, tur ņemsies, darīsies visu, kā viņi tur tajā savā tikšanās, tajā tur ir darījušies. Nekur Bībele tādu nerāda, ka tā būs, un vēl jau vairāk Bībele ir pret visu šito. Un es atkārtošos, ko viņš tur dirš, kāda Latvijas, kas pirmā viņa šī diršana, es atvainojos, es nezinu, kā pateikt savādāk, ja? Ir kaut kāda, ka viņš tur gribēja kaut kādus latviešus apvienot, āzis, āzis tu esi, saproti, auns un āzis. Es jau gribēju pateikt stiprāk, skaļāk, tur idiots un pidars pats tu esi, ja? Bet labi, tas tikai tādas, pie manis iekšā palika. Iekšā man viss vārās, bet ņemsim bībeliski. Šis cilvēks, kurš vada šo pirmo partiju, vai es nezinu kādu, tur 101. Viņš ir āzis, viņš ir auns, ko Bībele tā arī sauc, un neklausiet, tas ir kauna traips par kādu kristietību, tur kāda Inese, kāds Ainārs, ko jūs esiet paši auni un āži. Es, protams, šito video gribēju, kur visu laiku jāliek priekšā pī, man vienkārši tādas lietas nāk ārā, ja? Jo es vienaldzīgi to nevaru visu izteikt, bet es valdos un cenšos un lietot, pa minimumu šos vārdus. Tāpēc tas ir kauns, un tāpēc arī Krievija ienāks, un es teikšu tā, viņai pat ir jāienāk. Mīļie cilvēki, es šeit sēžu, man vienkārši papēži deg. Jūs saprotiet, es gribētu, ka te ienāk, un ka viņus visus tur nomočī. Vai ar stekiem, vai ar durkajiem, es nezinu, ar ko Krievi ienāks un to visus iznīcinās te. Bet šitā Sodoma, un jūs saprotiet, tas ir tālāk un tālāk un tālāk. Šitie te pieņēma pidarasu prezidentu, šitie, katoļi. Talbergs, es neesmu tagad skatījies nedēļu atpakaļ, tas viss bija Aglonā. Vai Talbergs joprojām rokojās un pieņem studijā katoļus? Es vienkārši, jūs saprotiet, es neesmu Dievs, bet Dievs ir teicis, ka cilvēki, kas šīs lietas darīs, pirmkārt būs ellē iemesti mūžībā, Bībele saka, un arī uz šīs zemes, dēļ šīs Sodomas grēka, Dievs Latvijai pieļaus pilnīgi visu. Tas, ko viņš dirš, Šlesers, tas ir par kādām tur, ko viņš tur nosauca Latvija, tur tās šīs kādas tur lietas. Latvijā, dēļ Sodomas grēka, kamēr netiks iznīcināts šis Sodomas grēka perēklis, avots, nesātājs, jums jāsaprot, ka koreņi, labi, augnātre,
Nātrei, es pats esmu nātrei plēsis galotni, nātrei plēsis lapas. Atnāku pēc mēneša, nātri tā kā bija skaista, nokuplojusi viss. Tad es sapratu, kas es dubaks esmu, rauju ārā sakni. Es rauju ārā ar visu sakni, saulē nometu, sakne sakalst, nātre, jo. Tas pats ar Rinkēviču, ar visiem sodomistiem Latvijā. Jūs saprotiet, tā pati līdzība. Tu nevari, tur arī tagad no vienas puses nedot roku, nedot vēl ko, arī tas ir traģēdija, tāpēc tas vien to parāda, kas ir Latvija pirmā vietā, kas ir Šlesers, tas tur sieva, bērni, viss, mīļie cilvēki. Jēzus par šādu kristietību nerunā. Viņš pateica, ka pidari tiks, jums vajadzēja redzēt, kas ar viņiem bija, ja? Jūs redzējāt, kas bija Sodoma, Gomora, ja? Un lasiet, ko Dievs saka. Dievs tur roku uz pulsa. Un sodomistis visus, un dēļ šī Sodomas grēka, arī Latviju iekaros, sitīs, varos, var sakot, pateicoties šim visam, un pateicoties tādiem cilvēkiem, kā Šlesers un pārējie, kas ar sodomistiem draudzējās.